Esiet sveicināti! Vārdu skleroterapija Latvijā šķiet pirmās ielāgoja sievietes, kuras vēlējās atbrīvoties no nepatīkama asinsvadu tīklojuma uz kājām. Tieši kosmētiski. Bet tagad situācija ir mazliet mainījusies. Tagad tā ir ne tikai kosmētiska lieta, bet arī varikozu vēnu ārstēšanas metode. Šodien studijā esmu aicinājusi fleboloģi Sandru Prāvi. Labdien! Labdien! Sandra, vispirms es gribētu noskaidrot terminu. Kas tad īsti ir skleroterapija? Skleroterapija tā ir tāda ārstniecības metode, ar kuras palīdzību mēs likvidējam slimo bojāto vēnes posmu ar medikamentu palīdzību. Tātad slimajā vēnes posmā mēs ievadām speciālu medikamentu sklerozantu, kuru uzdevums ir radīt asinsvadu iekšējā slāņa traumu, brūci. Šis medikaments var būt dažādās formās. Viņš var būt šķidruma formā, un tā viņu pielietoja pirms kādiem gadiem 15, 20, un viņš var būt arī putu formā. Un šī putu forma mums ir pavērusi jaunas iespējas, jo viņa daudz plašāk ļauj šo skleroterapiju pielietot dažādām medicīniskām indikācijām. Otrs valis, kāpēc mēs varam šo te ārstniecības metodi tagad pielietot plašāk, tā ir ultrasonogrāfija. Un ultrasonogrāfija ļauj mums pirmkārtām precīzi noteikt diagnozi un bojāto vēnes posmu. Otrs, ko mēs varam izdarīt, mēs varam punktēt vēnu, kuru mēs ar aci neredzam. Tātad aizsniegt tās vietiņas, kuras mēs nevaram tā ieraudzīt, šeit ir bojāta vēna, ja? Viņa ir dziļumā bojāta. Tā vēna atrodas dziļāk audos. Un trešā lieta, mēs varam kontrolēt, kur šis sklerozants paliek. Kāda ir viņa iedarbība? Tātad putu skleroterapija, tā ir viena no vēnu ārstēšanas metodēm, un vai mēs varam teikt, ka tā ir tāda alternatīva operācijai? Pat labāk putu skleroterapija atvieto ļoti daudz tās situācijas, kad agrāk tika veikta atkārtot vēnu operācija. Un ir sevišķi jāmin tās situācijas, kad pēc vēnu ķirurģiskas ārstēšanas ar griezieniem cirksnī tika ārstēta vēnu varikoze, un tajās vietās veidojās jauni varikozes zari, tā saucamā neovarikoze. Un šie te neovarikozē zari, viņi ļoti bieži ir izlocīti, viņi iet cauri limfmezgliem, un veikt atkārtot operāciju šādā vietā būtu ļoti liela trauma. Un tad putu skleroterapija ir tā metode, ar kuras palīdzību mēs šīs izlocītās vēnes, kuras iet cauri limfmezgliem, neaiztiekot ar nazi, varam likvidēt. Tātad, ja pielieto putu skleroterapijas metodi, tad šis putu daudzums nevis nosēžas apakšējā vēnas sieniņā, bet viņš pārklāja visu vēnas diametru? Jā, viņš aizpilda šo vēnu, un tam mēs uzskatām, paņēmu tādu, veiksim tādu kulināru eksperimentu. Šo te caurulīti piepildīsim ar šīm putām, lai apmēram ir redzams, kā tas notiek. Tātad mēs šo te šķīdumu ar 2 šļircēm pārveidojam par putām. Ja, tā kokteļa jaukšana notiek vismaz 20 reizes, samiksējot šurpu turpu un panākot, ka šī šķīduma vietā izveidojas stabilas putas. Un šīs stabilās putas mēs iepildām. Ja mēs pieņemam, ka tas ir asinsvads, iepildām šajā caurulītē, un jūs redzat, kā tās putas aizpildot šo te caurulīti, viņas saskarās ar visām sieniņām. Tātad šī iedarbība notiek uz asinsvadu cirkulāri. Šī iedarbības rezultātā asinsvads spazmējās, saraujās, un pēc tam pacients uzvelk kompresijas zeķi, saspiež asinsvadu sieniņas kopā, un viņām ir iespēja saugt. Mēs nevaram skleroterapiju pielietot ļoti, ļoti liela diametra vēnā. Tur būtu labāk lietot endoluminālās lāzera tehnoloģijas, ja? Kad šo te slimo vēnes posmu ārstējam ar lāzera enerģiju. Bet ir tādas varikozes formas, kur skleroterapija ir izvēles metode. Ja jūs jau esat pielietojuši kādam posmam šo skleroterapijas metodi, vai ir gadījumi, kad pēc laika šī procedūra ir jāatkārto? Nav izslēgts, ka dzīves laikā veidojas kāda jauna varikoza vēna šajā rajonā. Un tās ir 2 dažādas lietas. Vai atverās jau tā bijusī ārstētā vēna, vai ir izveidojusies jauna varikoza vēna. Ja šī te iepriekš sklerozētās vēnas atvēršanās notika
Pirms gadiem 15, 10 mēs redzējām šādus gadījumus, jo mēs pielietojam sklerozantu šķīduma formā. Un šķīduma formā lietojot šo medikamentu, viņu ievadot, viņš izgulsnējas asinsvadu apakšējā slānītī. Viņš nesaskarās cirkulāri ar visām sieniņām, līdz ar to tā iedarbība nebija tik laba, kāda viņa tagad ir pielietojot putas. Jā, šādu te vēnu, kur ir atvērusies, otrais mēs atkal varam atkārtot sklerotizēt, bet pielietojot šo putu formu. Tās vēnas, kuras veidojas jaunas šajā reģionā, to mēs nekad dzīvē nevaram prognozēt, izveidosies vai nē. Tas ir tāpat, kā mēs apmeklējam stomatologu, mēs jau nedomājam, vienu zobu salabosim, un nekad nevienam citam nekas negadīsies. Tā kā tur vienkārši ir jāstāst tiem, kam ir tendence veidoties varikozei. Varbūt ir jāpievērš uzmanība savai veselībai vairāk un jāatnāk pakonsultēties, teiksim, reizi 2 gados un noskaidrot, vai neveidojas kaut kas jauns un saulaicīgi uzsākt šo ārstēšanos, kamēr tā lieta nav ielaista vēl. Izmantosim iespēju iegriezties vēnu klīnikā un savām acīm pavērot tur notiekošo. Pacienti ir sūdzības par sāpēm pa varikozās vēnas gaitu. Šī te varikoze ir izveidojusies pēc iepriekš jau veiktas vēnu operācijas. Un, es domāju, ka vēnu operācija ir veikta kvalitatīvi, bet ir veidojusies tā saucamā neovarikoze, kad cirksnī ir bijis grieziens, un šajā grieziena vietā parādās jauni asinsvadi, jo tur ir tā kā augsne, kur viņiem veidoties. Precīzi mēs to redzam, izmeklējot pacientu ultrasonogrāfiski, un redzam, ka šī te vēna šeit cirkšņa rajonā ir ļoti, ļoti izlocīta, ļoti virspusēji novietot zem ādas. Putu skleroterapija ir ideāla metode, ja mums ir jāārstē atsevišķi vēnu zari. Ja mums ir pacients ar vaļēju trofisku čulku, mēs gribam ātrāk panākt, lai šī čūla sadzītu, tad mēs apkārtējos zarus slēdzam ar putu skleroterapiju un pēc tam domājam, ko darīt tālāk. 15 gadus atpakaļ es uztaisīju vēnu operāciju. Tad, kad es gaidīju bērniņu, man atkal parādījās vēnas. Izlasīju par doktora Mauriņa klīniku, kad tagad ir tas vēnu pavasaris. Un tāpēc es nolēmu, ka man būtu tā kā jāuzzvana. Tas vairāk tā kā traucēja vizuāli, vai tomēr jūs rūpēties par savu veselību? Tomēr tas vairāk tā kā rūpēšanās par veselību. Ja es varbūt nebūtu to izdarījusi tik daudz gadus atpakaļ, tad es domāju, tagad situācija manām kājām būtu vienkārši drausmīga. Vienā procedūrā es visu šo apjomu nevaru izdarīt. Sākotnēji mēs slēdzam augšējo vēnas, slimās vēnas posmu, lai likvidētu šo nepareizo plūsmu no augšstilbu, un tālāk jau mēs pēc tam strādāsim ar šo apakšstilba daļu. Lai panāktu pilnīgi labu kosmētisko rezultātu, pacientam būs jābūt pacietīgam apmēram 3 mēnešus, kamēr izzudīs pigmentācija pa šo te vēnu gaitu, jo pēc skleroterapijas apmēram 2 līdz 3 mēnešus pa šo vēnu gaitu būs redzama tumšāka pigmentācijas josliņa. Jūs jau ar aci arī redzat, ka tā vēna zāļu iedarbībā viņa tā kā saraujās. Ja?